future has really started now, because we've seen up to what point photovoltaics has become able to adapt itself to the different environments and to be used in so many ways and in so many locations, and now also to fulfill some functions for biodiversity and for nature conservation or nature protection. Varētu un varētu arī nekaitēt, jo tas viss ir ļoti atkarīgs no lokācijas, izmēra, izvēlētajiem risinājumiem. Drastiskās krāsās runājot, noklājot visu vidzemi ar saules paneļiem, protams, ka kaitēs. Tas, ka kādai mājai uzliek saules paneļus uz jumta, protams, ka nekaitēs, un viss pa vidu ir vērtējams. Just now we are here in a peatland which was extracted in former times and is quite wet again. So I'm very happy to see a wet peatland here in Latvia. Patiesībā pētījumu un monitoringa datu ir ārkārtīgi maz, lai neteiktu, ka nav necik Latvijā specifiski par šo tēmu. Otrā lieta ir apsaimniekošana, kā tas parks tiek apsaimniekots. Ideālā gadījumā Latvijā visiem saules parkiem tiktu veikts kaut kāda formāta ietekmes uz vidi novērtējums. Eksperti spētu identificēt parka teritorijā esošās dabas vērtības, kā tās būtu jāapsaimnieko, lai esošās saglabātu un iespējams veicināt jaunu vērtību ieviešanos. Mums Laflorai vienmēr ir bijis svarīgi pastāstīt par to, ko mēs darām. Kūdras nozare Latvijā ir tradicionālas, izsenis bijusi jau ļoti būtiska, viena no tautsaimniecības nozarēm no 17. gadsimta jau, nodrošinot gan ar siltumu cilvēkus, gan ar pārtiku un vēl joprojām. Mēs to darām. Mēs esam tie, kuri atver savas durvis visiem, kuri ir gan par, gan pret kūdru, lai mēs visi kopā skatītos, mācītos. Mēs strādājam ar zinātniekiem Latvijā, mēs strādājam ar zinātniekiem ārpus Latvijas, mēs taisam pētījumus, kas ir būtiski visai nozarei un palīdz visai nozarei. Mūsu nozarē konkurentu nav, jo visai pasaulē ir vajadzīga kūdra. Saules parks sākotnēji bija arī mūsu ideja, ka mēs viņu veidotu kopā ar vēja parku, tātad 100 megavati vienam, 100 megavati otram. Ja mēs sākotnēji bijām domājuši vienkārši platībās kaut kādās novietot saules paneļus, tad šobrīd mēs jau domājam, ka uz to platību varbūt ir izdevīgāk atstāt dabai, CO2 emisiju kompensēšanai, bioloģiskai daudzveidībai, un tad pa virsu ir šie paneļi, kas vēl papildus dod enerģiju.